Un tāpēc labas pastaigas pa mežu, apetīti arī ir uzstaigāt un atbrauc uz vecumniekiem bišķiņ paēst. Vecumniekos ir tāda krogs, picērija, kaut kas tam līdzīgs. Un paņēmu rekuris sev gaļiņu ar šitiem te salātiņiem. Dēliņam ir kotlete ar makaroniem un sieviņai tāda pati gaļiņa kā man, tikai ar kāpostiem. Pagaršosim pēc kā tas viss garšo. Es neakstīšos, es esmu iepriekš ēdis un ir diezgan normāli. Vienot sakot, bieži salātiņi. Ņam, ņam. Pietrūks bišķiņ ķiplociņš, bet ir ok. Bet ķiplociņi varēja vēl. Burkāniņi. Šitiem nekas nepietrūks. Kaut gan ne, sāls bišķiņ. Vai sāli bišķiņ vairāk. Gaļiņa. Karbonāta tipā ļa franču gaumē. Nokniebās labi. Smaržo. Īsts sirs. Respektīvi viņš ir tāds, sacapies. Nav tā kā tās palmeļas, kas tur, viņš tāds, kāds bija tāds palika, jā. Normāli gaļiņa. Aiziet. Pagaršosim kotleti no dēla. Vists kotletīte. Maiga, garšīga, tāda. Daudz maizes klāt. Kotleti kā kotleti. Garšīgi, es varu. Kvasiņš. Kvasiņš tāds pat figņi kā visur. Makaronus, dēliņš saka, man jāpagaršo. Diezgan pasen pagatavot makaroni. Pa visu šito te bagātību, kopā visiem dzeramajiem, dēliņam suliņa kvass, 2 gaļas gabalu un tas 22 eiro samaksājumu. Priekš vietējās ēdnītes ļoti normāli.